Hei, ho! Sveiciens visiem labiem ļaudīm. Mazs nedēļas vidus komentārs par karu. Es ilgi nekomentēju, sen neesmu neko komentējis par karu, jo es domāju, tik daudz, visiem, kas grib zināt, ir tik daudz avotu visās valodās, kur var ļoti izsakot visam, kas notiek uz frontes, visur, kur. Nav man tur daudz ko piebilst, bet tagad man ir gan ko piebilst, kas atšķirās no šķiet, ka lielākās daļas ekspertu viedokļiem. Proti, sāksim ar labām ziņām. Labās ziņas tās, ka visi tāda domā, ko Putins varētu darīt, jo ir kaut kā jāmaina notikuma gaita, jo notikuma gaita ir Putinam nelabvēlīga. Viss kara ziņā ir viscaur nelabvēlīga. Pati fronte uz zemes stāv uz vietas. Tikpat kā un visi tie panākumi mikroskopiskie ir ar milzīgiem zaudējumiem, un tas nav ilgtermiņā uzturams, un tas neko labu neliecina. Un Ukraiņi ir atguvuši pārsvaru mazajā gaisā un vidējā distancē. Un galvenais jau, teiksim, šie triecieni Krievijas iekšēnē, kas pilnīgi kaut kas neiedomājams, 2 vai 3 gadus atpakaļ, bet, teiksim, šobrīd nav nekas īpašs, kad tur, teiksim, aizlido kaut kāda raķeta vai drons uz Maskavu vai vispār līdz Urāliem. Un ir skaidrs, ka Ukraiņi šīs savas spējas attīstīs, un viņiem būs, Ukraiņi droši vien drīz, cik var saprast, būs arī savu balistiskā raķeta. Un, ja vēl šiem, teiksim, salīdzinoši vienkāršajiem ieročiem, droniem un spārnotāju raķetē nāks klāt balistiskās raķetes, kas ir daudz grūtāk notriecāmas un nes daudz lielāku lādiņu, teiksim, ir skaidrs, ka tādā garā turpinot, tas kaitējums Krievijas ekonomikai, naftas enerģētiskai infrastruktūrai, mēs gaidām, tagad mums ir triecieni, mēs zinām par Wildberries. Nākamos mēs gaidām triecienus pa datu centriem, finanšu infrastruktūru attiecīgi. Tā tad, teiksim, un Krievijai nav nekādu īsti pretlīdzekļu, ko ar to iesākt. Un situācija, teiksim, neattīstās Krievijam labi, Krievijam kaut kas jādara. Labās ziņas, pie labām ziņām atgriežoties, viens no spekulācijām, ko daudz komentētāji un daudz izlūkdienestu vadītāji un daudz aizsardzības ministri Eiropā saka, ka mēs sagaidām vai varam sagaidīt provokācijas pret NATO valstīm, hibrīdu provokācijas, vai nav kādas provokācijas. Atklāt sakot, es domāju, ka tas, kā karš šobrīd attīstās, mēs neejam tādā virzienā, tieši otrādi. Tādā virzienā mēs neejam, jo nekas no tā nerisina tās fundamentālo problēmu izmainīt vispār karšu salikumu. Jo skaidrs, tu pat vari iekarot, nav nekādu šaubu, ka Putins, teiksim, varētu tur, nezinu, iekarot Nārvu vai Daugavpili vai kaut ko tādu. Pat bez amerikāņiem NATO atbilde mūsdienu kara kontekstā, teiksim, būtu nesalīdzināmi tie zaudējumi, kas Krievijai tiktu nodarīti, būtu nesalīdzināmi. Baltijas jūras pilnīgi noteikti tiktu slēgta, teiksim, ar šiem mūsdienu līdzekļiem. Dānijas šaurumi, tur taču no zemes vispār var kā šautavē atšaut jebko, kur vēl ar mūsdienu līdzekļiem Baltijas jūra tiktu noslēgta pilnībā. Kas ir liela problēma Krievijai uzreiz naftā, jebkurš cits, teiksim, eksports, imports. Un tā, otrkārt, visa ziemeļu daļa, teiksim, mēs, piemēram, redzam no Murmanskas, no visiem kodolobjektiem, no svarīgām bāzēm ir atvilkti, Krievi ir atvilkuši pretgaisa aizsardzību uz Eiropas daļu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi negaida, ka, teiksim, Somi, Norvēģi, Dāņi, nezinu, Igauņi, sāks triecienus, un viņi sāktu triecienus, teiksim, pa šiem visiem objektiem, pa Sanktpēterburgu, ja te kaut kādas provokācijas notiktu, respektīvi tas, kā karš ir izmainījies un kā mēs tagad redzam kara loģiku, tad, kaut kāds, pa Kaļiņingradu nerunāsim, ja, teiksim, šādi paplašināt fronti, tas, gan nekādā veidā, teiksim, Putinam, nebūtu racionāli. Protams, var teikt, ka viņš nerīkojas racionāli, bet, šis nezinu, vai tomēr šajos apstākļos pārāk acīm redzamam, manuprāt, ir tā neracionalitāte. Tad ko darīt? Nākamais, ko visi apspriež, ir mobilizācija pēc domas vēlēšanām un tā. Jā, protams,
ļoti ticami, ļoti iespējami, bet atkal, teiksim, iekšējā tā neapmierinātība un nestabilitāte vai tas dos kaut kādu rezultātu, vai tas apturēs Ukrainas balistisko raķešu triecienus pa Maskavu? Neapturēs. Vai tas apturēs Ukrainas dronu? Pat ja tu šādā veidā ar mobilizācijas palīdzību, teiksim, beidzot ieņems to Donbasu. Nez vai ir pamats domāt, teiksim, ka Ukrainas frontē pilnīgi, teiksim, sabruks arī ar, ja vēl tur pusmiljons, teiksim, karavīru parādītos pie tā, kāda ir esošā dinamika. Lai gan ļoti pieņem, ka tiks mēģināts, teiksim, šī iespēja vēl tiks izmēģināta. Bet Krievijai ir iespēja. Krievijai ir iespēja, vēl viena iespēja, proti lietot kodolieročus pa Ukrainu un izbeigt šo karu. Tad mēs atceramies, ka Krievu analītiķi, tas gan ir jau kādi gadi pagājuši, bet Krievu analītiķi ir šos variantus, kā Amerika kļuva par impēriju, vai lielvaru tikai tāpēc, ka viņi tātad Hirosima un Nagasaki, viņi lietoja šos, teiksim, kodolieročus, un tas ir veids, kā viennozīmīgi un uzreiz nostiprināt savu absolūto varu un pārtraukt jebkādus idejas par kaut kādu pretestību pret sevi. Tā tad pastāv viedoklis, ka ir gan arī tāds konsensus, ka tas tā nenotiks. Tāpēc, kāpēc tas nenotiks? Kāpēc Krievija nevarētu, teiksim, nonest no kartes Kijevu vai Harkovu? Ukraiņi saka, ka tas, kāpēc tas nenotiks, ir tas, ka, ko tas mainīs, mēs vienalga turpināsim karot. Es teiktu, tas ir atkarīgs no tā, cik šis trieciens ir spēcīgs un liels. Iespējams, ka viņš var būt tik spēcīgs un liels, ka tāpat kā Japāņi neredzēja iespēju turpināt karu, tāpatās arī. Tas ir tāds, kas saka, Krievijai ir vērts, ja tas ir vienīgais arguments, tad Krievijai ir iespējams vērts to mēģināt. Ļoti populārs viedoklis, kāpēc tas nenotiks, ir tas, ka Ķīna esot pret. Pirmkārt, kurš ir tur ar sveci klāt stāvējis un zina, cik tieši un kā tā, un vai tiešām tur tā Ķīna tik ļoti kategoriski iebilst, un kāpēc Ķīna tik kategoriski ļoti iebilst. Visādas spekulācijas, ka tad jau, Indija varēs lietot tur kodolieročus, ja nebūs šis tabū pret Ķīnu vai vēl kaut kas. Tas viss ir tāds, es nezinu, tās ir spekulācijas, pieņēmumi, nezinu kāpēc. Nav nekādu drošticamas informācijas vai avotu, kas ļautu patiesi apgalvot, ka Ķīna ir kaut kā tā pateikusi Putinam, tikai nekādā gadījumā nelieto kodolieročus, tad būs nezinu kas. Es nepaļautos, teiksim, uz šo tik ārkārtīgi kaut ko tādu iluzoro pieņēmumu par Ķīnu. Un otrkārt, kaut kādā brīdī, pat ja Ķīna ir bijusi pret un teikusi pret un tā tālāk, arī ko Ķīna darīs, sāks karu ar Krieviju, ja nepaklausīs, pārtrauks tur kaut ko importēt, eksportēt, kaut ko pārtrauks varbūt. Tā tālāk tas var nebūt izšķirošais lielums Putinam lēmumu pieņemšanā, un tas tāpadās kā kaut kāds tur Indijas viedoklis vai kaut kas tāds. Tā kā, tas tā. Kādreiz bija vēl tāda spekulācija, tad, kad mēs par to arī šeit runājām, pirms, vai TikTokā neatceros, pirms paša kara sākumā, bija tāds viedoklis, figurēja tajos laikos, ka amerikāņi esot pateikuši, vēl Baidena laikos, ka ja Putins lietos kodolieročus Ukrainā, tad viena no tām atbildes reakcijām, toreiz tur bija tādi kā Melnās jūras flotes iznīcināšana, vēl kaut kas sen jau iznīcinātu Ukraiņu, to paši izdarīšu. Bet toreiz bija, ka tādā gadījumā amerikāņi versīsies tieši personiski pret Putinu un iznīcinās personiski Putinu. Vai palīdzēs, vai kaut kā palīdzēs Ukraiņiem to izdarīt. Arī, teiksim, tas bija laikos, kad trieciens pa Maskavu bija neiedomājami kaut kāda fantastika.
un vispār Krievijas iekšēnē tā. Šodien Putins bez jebkādiem īpašiem draudiem tāpatās baidās no Ukraiņu droniem un raķetēm un baidīsies turpmāk. Un viņam nekad papildus viņu iebaidīt ar kaut ko šādā veidā nez vai ir iespējams. Nu, pašā Krievijas iekšienē, es domāju, nebūs vispār nekāda problēma. Tā sauktie Z-publika un Z-blogeri jau sen saka, ka tas ir tas, kas jādara, kas pilnīgi viņi pieprasa Putinam gadiem, teiksim, lietot kodolieročus pret Ukrainu, iznīcināt Zelenski un viss tā tālāk un tā joprojām. Tie būs visi sajūsmā. Pārējā publika, Krievijā tur arī, es domāju, Putins paskaidros, ka tātad es jau negribēju, bet tātad šie triecieni no Ukrainas puses, kurus atbalsta amerikāņi un briti un vispār NATO un tā tālāk pa Krievijas infrastruktūru, viņi jau ir kļuvuši tik kritiski, ka vienkārši šis ir tas brīdis, kur mums konstitūcijā paredzēts, ka pret tādos gadījumos, teiksim, šie ieroči ir jālieto. Un propaganda, es domāju, tur Krievijas iekšēnē, tur vispār nebūs nekāda problēma. Eiropa. Ko Eiropa? Ko? Sankcijas ieviesīs? 129. paketi, ja? Ieviesīs, labi. Teiksim, tur mums to instrumentu ļoti maz. Problēma ir citur. Problēma ir tur, ka gan Eiropa, gan vispārējie nobīsies nenormāli. Tāpēc, ka tas būtu tādējādi Putins sasniegt divus mērķus. Mēs atkal atsāktu baidīties, Eiropa un viss civilizētā pasaule atkal atsāktu baidīties no Krievijas. Viņš varētu sākt izvirzīt, teiksim, visa veida noteikumus gan par Ukrainu, gan par Eiropu, gan tā. Tā kā, kāpēc? Kas atturēs Putinu, kas attur Putinu no šāda lēmuma pieņemšanas? Tad vēl tur ir kaut kādas spekulācijas, ka tur, ja tas trieciens ir spēcīgs, tā bumba ir liela, tad tur radioaktīvs mākonis, kur vēl vējš viņu aizpūtīs, iespējams, uz pašu Krieviju un tā tālāk un tā joprojām. Jā, protams, skaidrs. Jā. Iespējams uz Krieviju, iespējams uz Eiropu, to jau, teiksim, tas savā ziņā, teiksim, tās bailes un panika, ko tas viss radīs visā pasaulē, īpaši Eiropā un kaimiņos, tas kā reiz jau ir, mērķis un tā. Protams, tad vēl ir tādi visādi tiek minēti argumenti, ka Putins to nedarīs, jo Kieva maķi, Ruski Garadov un vēl kaut ko tur, respektīvi, un Krievu tur pareizticīgos svētnīcas un kas tur un tā tālāk. Putins paskaidrs, ka viņš, protams, negribēja. Protams, Dievs pasarg, viņš neko tādu negribēja, bet viņu piespieda. Visi šie rietumi, kuri visu laiku apbruņo Ukrainu, piespieda viņu neko darīt. Teiksim, bija spiests un tā, bet nekas, atjaunosim, izdarīsim, visu tā tālāk. Galu galā Hirosimā arī dzīvo cilvēki, restīvi nekāda vaina. Un tā. Kaut kādā tādā, es domāju, mēs esam situācijā. Un man vienkārši mulsina tas, ka gan, nerunāsim par Latviju, bet arī Eiropā un pasaulē, tas viedoklis ir tāds, ka tas karš kaut kā pats pa sevi uzsūksies vai kaut kā pats pa sevi izbeigsies vai es nezinu, kaut kā vienkārši norims, ies un norims un tādā. Nav nekādu zīmi, ka lietas attīstītos tādā virzienā. Pilnīgi nekādu. Tieši otrādi. Visas zīmes ir uz to, ka aizvien jauni un jauni tabū tiek atcelti un aizvien jaunas un jaunas robežas tiek pārkāptas katru pusgadu, teiksim, un tam līdzīgi. Un tad ir jautājums, kur mēs esam un kur mēs vēl varam aiziet. Un tas ir tas, kur mēs aiziet. Ko tas nozīmē mums? Neko labu, nešaubīgi neko labu. Mums tas nozīmē to, ka mēs atgriezīsimies pie tādu tēmu apspriešanas, kā atceraties, pirms karš sākās 22. gadā. Tur bija tie Putina ultimāti,
kur tur NATO jāatkāpjas un kam tur kas tur jābūt. Nu, tur mēs tajā vietā mēs ģeopolitiski atgriezīsimies. Un, un, un Eiropa vedīs sarunas par to, un vispār viss būs slikti. Vēsture ir pilna ar traģiskiem, sliktiem notikumiem, un es nezinu, kāpēc mēs domājam, ka šoreiz obligāti viss būs labi. Nu, labi, bet vēsture ir pilna arī ar pozitīvu, arī ar, kad lietas notiek labāk nekā gaidīts. Cerēsim, ka es kārtējo reizi kļūdos, un protams, ka nekas nenotiks šādi, un mūs gaida kaut kādi pozitīvi, nevis negatīvi pārsteigumi. Piemēram, Putinkungs varbūt nomirs, vai es nezinu, vai viss kaut kas var notikt arī pozitīvs, un tā cerēsim uz to visu jauku.